ir apritējuši 4 pilni gadi, kopš ir sācies Krievijas un Ukrainas karš, Krievijas brutālais iebrukums, pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Un ziniet, kas ir pati galvenā lieta šajā visā? Manā skatījumā, ka pats galvenais, kas ir noticis par šiem visiem 4 gadiem, un turpina notikt arī tagad, 5. gadā jau, ir tas, ka Ukraina ir noturējusies, ka viņa nav krītusi pilnībā. Jā, viņi ir zaudējuši daudz cilvēkus, daudz bēgļi ir devušies gaitās miljoniem. Viņi ir zaudējuši 20% teritorijas, bet sākumā viņi zaudēja pat vairāk, un viņi ir atguvuši daļu no teritorijas. Un, lai arī es teiktu tā, ka ir grūti pateikt, vai Ukraina vispār pārredzamā nākotnē spēs atgūt tās teritorijas, ko viņi ir zaudējusi, tur ieskaitot arī Krimu. Taču pats galvenais mērķis, ko misters Putlers bija izvirzījis, Ukrainas valsts iznīcināšana un Krievijas teritoriju paplašināšana, ir izgāzies. Šobrīd arī, piemēram, ir tā, ka jau gadu Amerika vispār finansiāli cik nepalīdz Ukrainai. Un viss šis finanšu sloks turās praktiski uz Eiropas pleciem. Tur varbūt kādas citas valsts, vēl nedaudz Japāna, Austrālija, kādas vēl piepalīdz. Nezinu, vai Turcija, grūti teikt. Sākumā turki daudz ar tiem Bayraktariem palīdzēja. Bet labās ziņas ir tās, ka pēdējo laikam, pirms kāda mēneša apmēram, Makrons, franču prezidents, teica to, ka tagad apmēram 2/3 no satelīta izlūkdatiem, ko dod Ukrainai, nāk no Francijas, nevis no Amerikas. Tātad Trumps ar to, ka ir nogriezis finansējumu Ukrainai un cita veida palīdzību, lielu daļu, ir būtībā atņēmis pats sev kārtas, viņš vairs nevar spiest uz Ukrainu, nevar izdarīt to spiedienu, kādu viņš būtu gribējis darīt, jo viņš jau sākumā baigi tur mēģināja presēt Zeļenski, tāpēc, ka Krievijas diktators vienkārši noraidīja visus tos Trumpa priekšlikumus par kaut kādiem tur iesaldēšanām un tā tālāk. Lūk, un Trumpa stratēģija tāda, ja Putlers to noraida, tad es žmiegšu to otru, cerībā, ka tas padosies. Un tāpat arī bija tur noslēgtie minerāli dīli par tiem izrakteņiem. Trumps teica, tad jums būs kārtas rokās, kur tad ir, nekā tur nav. Tātad šobrīd kas notiek? Ukraina fantastiski turās. Tur ir tā, ka viņš ir jau tādā stāvoklī, ka tur ne uz vienu pusi, ne uz otru īsti. Kas nozīmē, ka tā situācija ir stabilizējusies. Jā, viņa ir smaga, grūta, tas ir jātur, bet vismaz viņa stabilizējās. Tas jau ir ļoti labi, ka Ukraina to māk izdarīt, un viņi kļūst arvien labāki. Otrs, Amerika brutāli uzvārās uz šī kara. Viņi pārdod ieročus, Eiropa maksā, Ukraina nosiņo. Šobrīd ir tāda situācija, un tad tur vēl Trumps kaut ko tur cenšas muldēt par to, ka baigi vajag mieru. Man liekas reizēm, ka viņiem tas miers īstenībā nav izdevīgi. Viņiem būtu izdevīgi, lai turpina pirkt Amerikas ieročus. Šobrīd man tā izskatās. Jā, neskatoties uz to, ir labas ziņas no Amerikas, ka nesen Ilons Masks pirms nedēļas apmēram nogrieza nelegāli pieslēgtos Starlink terminālus, ko izmantoja Krievijas armija. Tagad viņu tie kara blogeri, kas viņi tur, tie korespondenti, tie tur raud, ka tagad ir daudz grūtāk karot, jo viņiem nav vairs tik labi tā komunikācija spēja. Jā. Es neesmu drošs arī, ka Ukrainas karš beigsies šogad vai arī 5. gadā, ka iespējams būs vajadzīgs pilns 5. gads, mēs to nezinām. Bet mēs turpinām cerēt, ka Ukrainai nāks ar vien lielāku palīdzību, vismaz tā nemazināsies, un ka Krieva ekonomika beigās neizturēs to spiedienu un nedaudz sabruks. Tā, paldies!